Sveiks, skolēni! Mani sauc Mārtiņš, un esmu laboratorijas zinātnes skolas skolotājs. Tu noteikti esi pamanījis, ka dažkārt ir zibens. Kad ir negaiss, ieraug zibeni, un tad kas ātrāk atnāk? Skaņa vai gaisma? Kas tad kustās īsti ātrāk? Skaņa vai gaisma? Ja tā vērīgi pastamies, tad, protams, sākumā mēs ieraugam gaismas uzplaiksnījumu, un tad pēc brītiņa, iespējams, mēs pat varam skaitīt kaut kādu laiku līdz tiešām atnāk tā skaņa līdz ausīm. Tad tas nozīmē, gaismu mēs ieraugam mirklī, bet skaņa gan kaut kā netika ātri nāk. Un tomēr tajā brīdī, kad mēs pasaucam draugu, tas šķiet uzreiz mūs saklausa un skaņa izplatās it kā diezgan ātri. Nu ko, šodien tad kopīgi pētīsim, kas tad tā kustība un kas to izraisa. Ja, un galu galā ātrums, liels vai mazs, tad, ja mēs skrienam, tas ir liels ātrums vai mazs ātrums, visu to mēs uzzināsim. Aiziet par visu pēc kārtas. Pirmais, tad kas tā kustība tāda ir? Ja es stāvu uz vietas, es stāvu uz vietas. Bet, ja es pakustos, tad nozīmē, ir izmainījusies vieta, kur es iepriekš atrados, un es tagad atrodos citā vietā. Tāpat, jebkurš cits objekts, arī pārvietojoties no vienas vietas uz citu, tad maina savu pozīciju, maina savu vietu, un tādā veidā mēs varam pateikt, jā, priekšmets ir izkustējies. Un, ja pavērot dabu, tad noteikti varētu ieraudzīt dažādu veidu kustības. Noteikti, visvienkāršākais būtu taisna virziena kustība, kad objekts vienkārši taisnā virzienā kaut kur dodas tik uz priekšu. Ja? Un tas nozīmē kaut vai mākoņi, debesīs, ka mēs skatāmies, mēs redzam, ja vējš ir pietiekams stiprs, tie aiziet tā mierīgi, vai ātrāk, vai lēnāk, tas jau kā kur reiz. Ja? Man šeit ir kaķene, kas kā reiz dod iespēju man šo arī uztaisīt taisnu virzienu kustību mērķī, kurā es gribu trāpīt. Tā, es ceru, ka es trāpīšu. Tā, uzlieku kasti, lai siena paliek vesela. Un aiziet. Uzvelkam. Netrāpīju pat mērķī. Šķiet, jāpatrenējas vēl. Acīm redzot, ir pagājis tik ilgs laiks, kad es pēdējo reizi esmu šāvis ar to kaķeni. Tā. Ielikam vēlreiz. Un ir. Protams, tas ir plastilīns, ne akmens. Kā saka, bīstama lieta pat par sevi, jo tīpaši rada diezgan lielu ātrumu. Bet, ja mēs skatāmies ar mašīnu, pēc būtības arī tas pats, ja es paņemu un tad taisnā virzienā aiziet un aizripo. Ja, tātad taisna virziena kustība, tas būtu viens. Bet kādas tad vēl ir kustības? Aiziet pēc kārtas. Es tev gribētu dažas no tām parādīt. Ja mēs paņemam, tātad man ir svārsts, un ja es to iesvārstu, tad man sanāk tas svārsts arī pēc būtības viens punkts, kas augšējais nekustās, bet apakšējais visu laiku man kustās un maina savu atrašanās vietu, un tas nozīmē tādu, varētu teikt, šūpošanās, šūpolis. Un, protams, ka kaut ko tādu mēs varam daudz kur pamanīt. Bet man tāds jautājums kustības ziņā. Dzīvniekus, tu esi redzējis, ka tie kustas pārvietojas, tātad no vienas vietas uz citu pat gliemeži vai kaut kādi pavisam lēnie dzīvnieki vienalga. No viena pēc brītiņa ir jau citur. Ja? Manuprāt, veselu gadu laikā, ja gliemēs riktīgi rāpot, uz priekšu varētu norāpot 35 kilometrus. Nav nieka gabals. Ja ejdu un noskrien vienas dienas laikā šādi. Bet augi varētu kustēties. Tad kā reiz tā svārstīšanās viens būtu vējā, ja, bet otrs es tūlīt parādīšu. Ļoti interesants video, kur var redzēt, kā augs kustās. Tad šis man ir gurķa stādiņš, ja, tātad, un sanāk tā, ka tā kustība notiek ļoti nemanot, bet
fotografējot, teiksim, ik pēc minūtes, varbūt ne, bet ik pēc stundas vai vēl fotografējot, izrādās, ka augi arī kustās pat ne no vēja. Skatāmies. Tad te man gurķa stādiņš, un te viņam ir tāds izaugums, ar ko pieķerās klāt. Ja, reklāmu nost. Tā, un skatāmies. Tad rekur aiziet, apķerās apkārt, un tad rekur, ja mēs skatāmies, tad tas nepārtraukti meklē veidu, kur tad vai ir tā brīvā vieta, kur augt, un tādā veidā, starp citu, augs arī atrod. Ja viņam ir jāplokas kaut kam apkārt, tad tādā veidā tā galotne kustās nedaudz, un tad izlien ārā. Un reku var redzēt, ar stīgu it kā meklē, ja tāda svārstība, kustība, kas mums ir, un beigās ar to var pieķerties kaut kur klāt, ja ar to stīgu, un gatavs. Protams, ikdienā kaut ko tādu mēs nepamanīsim, tur jābūt ļoti, ļoti pacietīgam, lai ko tādu ieraudzītu. Bet ja kādreiz pacietīgi bildē, tad var patiešām ieraudzīt, ka augi arī kustās. Ja tā kustība ir ļoti lēna, mums nemanāma, bet ir. Nu tā, tas gurķis beidzot pieķersies vai nē? Meklē, bet nu, gan jau kādā brīdī atradīs. Ja te rekur var redzēt, nākamā stīga jau tur gatavojās, reka jau tur ziediņi ir. Nu reka pieķērās, ja? Nē, vēl nepieķērās, nu meklē. Labi, lai tas gurķis tur mums ir, ja kas noteikti var līdzīgus video, ja tātad atrast arī internetā, ja vienkārši ierakstīt ir tāds vārds, kas saucās time-lapse, kas nozīmē, ka mēs varam kaut kādu ļoti lēnu kustību ierakstīt, nofilmēt, ja, un tad, kā saka, tad mēs varam redzēt, kā zvaigznes kustās, kā kaut kāda lēna kustība notiek, bet, nu, labi, tad 2 veidi mums ir. 3. veids. Ja es paņemšu, tad 3. veids kustībai man noteikti būs rotācija. Ja, tad man varētu kustēties pa riņķi kaut kas nepārtraukti, un, nu, teiksim, tā būtu kaut vai kā piemērs mūsu planēta Zemē. Saules sistēmā nepārtraukti kustās mēnesis ap Zemi, ja, un tā tālāk. Ja pulksteņa rādītāji, tie arī tad gan stundas, gan minūšu, gan sekundžu rādītājs tāpat kustās. Ja tad nepārtraukti, tad riņķi veida kustība. Nu, un tad ir vēl viena, tad īpaša, kas pēc būtības apvienojas gan riņķi veida kustību, gan taisnvirziena kustību. Nu, čūska parasti ir tā, ka lien, ja tad līkloču kustība, pēc būtības mašīna, kad brauc pa ceļu, apmēram kaut kas līdzīgs sanāk, ja, kad, nu, ir tīpaši, ja nu tur bedres gadās, vai nu, ja tur daudz pagriezienu pilsētā, ja, tad arī sanāk līdzīgi tā kustība ir, ja. Tā kā tādā veidā. Bet, nu, tie mums ir kustību veidi. Pastīsimies. Tā. Noņemam. Šeit mēs ieslēdzam. Nu tā, mums ir kā reiz šīs 4 kustības, ja, kuras tad parasti var apskatīt un novērot daudz kur dabā. Ja? Bet ķeramies tālāk. Ja mēs salīdzinām, protams, dažādi objekti mums kustās, nu, mēs teiktu, ar dažādu ātrumu. Kas tas ātrums tāds ir? Nu, pamēģināsim īsti saprast, tādā, es domāju, procesā paši tūlīt redzēsiet. Un tā, man šeit ir 2 mašīnas, paštaisīta tāda mašīna, kurai ir dzinējs, man ir balons, ja, tad riteņi paši, nu, griežās, mašīna ripo, ja, un tūlīt es pamēģināšu tā. Vienai mašīnai es vienkārši neko nelikšu virsū, otrai mašīnai uzliksim atsvarus. Ja, tad tā, jāuzpuš sākumā. Tā. Nu tā, nopūtīsim tā. Nu, apmēram tās 2 mašīnas man ir uzpūsti baloni vienādi, plus mīnus, un tūlīt tad laidīsim vaļā, skatīsimies, kā tad, kura brauks ātrāk. Viena mums ir ar smagumu, cita nē. Laižam vaļā. Tā vispār uz vietas palika. Tur vismaz aizripoja. Pamēģināšu vismaz ar vienu atsvariņu.
tad, nu, ja mašīnu mēs pārkraujam, var arī neaizbraukt uz priekšu. Nu jā, ar vienu šitas aizlipo diezgan labi. Ja, tā kā sanāk, ka ar lielāku masu mums nepieciešams lielāks spēks, lai izkustinātu to no vietas. Vai arī, ja mēs tad liekam vienu un to pašu spēku, tad kustība notiek lēnāk, grūtāk. Tā kā, nu, tādā veidā mums arī sanāk. Bet, nu, tātad, ja mēs skatāmies uz kustību, ja, tad mēs varam redzēt, viens objekts pārvietojas ātrāk, otrs lēnāk. Un tas nozīmē, to kustībai saka, tas ir kustības ātrums. Un svarīgākais ir tas, ja mēs skatāmies tad šeit, mums ir noteikts attālums, ja, kuru ir jāveic tiem objektiem, ja, tad mums ir gliemezis, zirgs un motocikls. Un tad sanāk tā, ka gliemezis, lai norāpot, kaut gan šis ir super turbo gliemezis, lai šitādu gabalu norāpot tikpat ilgā laikā, cik motocikls nobrauc, vai nu arī motocikls ir riktīga bremze, bet nu, svarīgākais ir tas, ka gliemezis rāpo ievērojami ilgākā laikā to ceļu posmu nekā zirgs un motocikls visātrāk. Un līdz ar to tad mēs varam pateikt, ja vienu un tos pašu ceļa gabalu mēs noņem ātrākā laikā, tad mēs kustamies ātrāk. Bet kas tad īsti mums ir ar to skaņu un ar to gaismu? Kas tad kustās īstā? Cik tad reizes ātrāk tā skaņa ir lēnāka par gaismu? Ziniet kā, man ir piedāvājums tūlīt pat pārbaudīt, vai var, pieņemsim, šādai mašīnai uzlikt kaut kādu citu dzinēju un varētu varbūt aizlaist nedaudz ātrāk. Ja, šis man ir tā kā ar gumiju, bet man ir tāda ideja, tā, es atbrīvošu visu galdu un atnesīšu sev visu nepieciešamo. Pamēģināsim dabūt, teiksim, ja varētu balona vietā piestiprināt šitādu pudeli, un pēc būtības varētu dabūt mašīnu, kur tik aiziet uz priekšu milzīgā ātrumā. Tā, mums ir vajadzīgs, protams, degviela, to mēs tūlīt iepildīsim iekšā. Tā, pavisam nedaudz. Ir. Tā, ļoti interesanta lieta, ka pati degviela, kad deg, tad mums ir nepieciešams tieši degvielas tvaiki. Tad nepieciešams, lai tā degviela iztvaikot, un tikai tad viss tā degšana notiek tā, kā vajag. Tā, ieliksim šādi. Nu ko, jāvelk tik cimdi virsū, un skatāmies. Ceru, ka tā. Aha. Pieliekam šādi. 3, 2, 1. Diezgan labi aizgāja. Nu tā, ka bija tāds būkšķis, jā, aiziet uz priekšu. Bet, kā jau es teicu, spēks, ja mēs pieliekam lielāku spēku, nu, kur man ir lielāka pudele, tad šai pudelei noteikti, nu, masa nebūtu tik milzīgi atšķirīga kā tai mazai. Un pamēģināsim tad ielikt iekšā arī degvielu un pamēģināt, vai mums sanāks ar šo palaist. Tā, degviela malā. Jā, tātad pēc būtības, nu, tā mēs varētu teikt, ja mašīnai dzinēja tilpums, jā, arī varētu ietekmēt to, kādu spēku rada tas dzinējs. Jā, un tad attiecīgi tā, to mēs saucam pa jaudu, nu, un tad tikai aiziet. Tā, es uzlikšu tā, nu, lai tiešām iet. Jānomērķē. Tā. Tā. Tā, šita gan es labāk aizpogāšu, lai man, kā saka, lai kraklu nesabojātu. Ja nu kas. Tā. Velkam virsū. Nu, aizies tajā kastē iekšā. Neaizies, varbūt, nu, skatīsimies. Tad 3, 2, 1. Nē, nu labi, ka koks vismaz uz vietas palika, ja? Izskatījās, ko es te nolauzu?
Es pēc tam pastīšos. Tā, bet sanāca labi. Nu, varēja viennozīmīgi redzēt to, ka lielāka jauda rada lielāku ātrumu. Tur ir riktīgāks spēks un aiziet tik uz priekšu. Ja? Bet gaisma un skaņa, atceramies par to. Ja? Tad es atveru vaļā un paskatāmies. Tad tas, ko mēs varam redzēt, ja tātad stabiņa garums pēc būtības man parādītu, cik liels ir tas ātrums. Un reku, man sanāk, stabiņa garums šeit, skaņai ir šāds, gaismai viennozīmīgi var redzēt liels, bet te var rakstīts, pa labi stabiņš turbinās mežonīgi ilgi, jo izrādās, ka skaņa, tā es līdz saskaitīšu vēlreiz, skaņa pārvietojas ar ātrumu, kas ir miljons. Ne, apmēram 900 000 reižu lēnāk nekā gaisma. Citiem vārdiem sakot, ja varētu ar gaismas ātrumu kustēties apkārt zemeslodei, tad tur varētu 1 sekundes laikā veikt 7,5 reizes apkārt zemeslodei pa ekvatoru. Ja? Tad riktīgi tādā milzīgā ātrumā. Tad skaņa to pašu ceļa gabalu, ko gaisma veic 1 sekundē, ietu apmēram 10 dienas. Tad, tas atšķirība ir ātrumā mežonīgi liela. Ja? Tāpēc arī zibens, kad noskan, precīzāk tā, ka mēs sākumā ieraugam un tad var skaitīt. Starp citu atcerieties, ka skaņa 3 sekundēs, tā 3 sekundēs, ja, veic 1 kilometru. Tad nākamreiz, kad tu dzirdi zibens, tad ieraugi zibeni un tad tu vari saskaitīt, tas tikai sekundes, jāskaita, neskaitā 1, 2, 3, bet 1, 2, 3, pieņemsim, ja tu saskaiti līdz 15, tad cik sanāk kilometri? Cik tālu ir bijis tas zibens? Tad mums ir 15, mēs saskaitām 15 sekundes, sadzirdam skaņu, un tas nozīmē, ja katru kilometru veids 3 sekundēs, tad kāds būs kilometru skaits, ja ir 15 sekundes kopā. To es atstāšu tev pašam, izrēķini, un pats sapratīs, ka jā, matemātiku var izmantot arī dabas zinībās, tik tiešām. Bet, ko tad mēs galu galā esam šajā nodarbībā uzzinājuši? Tas, ka mums ir vairāk kustību veidi, ka nav tikai viena taisnvirziena kustība, bet ir iespējams par riņķi kustēties, tad svārstīties, tā kā čūskai pārvietoties, ja, un tā tā. Var noteikti vēl atrast vēl citas nestandarta trajektorijas, kā pārvietoties. Bet otrs, noteikti spēks, kas ir vajadzīgs, lai iekustinātu kaut kādu priekšmetu, smagākiem priekšmetiem ir vajadzīgs lielāks spēks, lai dabūtu to pašu ātrumu. Bet ar lielāku spēku dabūn daudz lielāku ātrumu. Tā kā viss ļoti vienkārši. Liekam spēku klāt, kustinam un gatavs. Bet ko, ja es kaut ko palaidu garām, spied tava klase, vēlreiz noskaties, un tad jau tiekamies citā nodarbībā. Atā!